Pēc renovācijas Kocēnos atvērtas ģimenes ārstes Ilzes Kuzmas privātprakses telpas. Veikt to kosmētisko remontu un iegādāties arī jaunu ārstniecības procesam nepieciešamo aprīkojumu ģimenes ārstei izdevās piesaistot Eiropas naudas. Domāju, šitas arī iedarēsies interjerā, pulkstenis. Jā, un es domāju, mums liels gods. Un tad vēl mums ir tāds īpašais vēl viens tās ļoti maziņš, bet ļoti svarīgs apbalvojums, ko mēs dodam mūsu novada svarīgākiem cilvēkiem. Tas ir mūsu ģērbena nozīmīt. To doktori Mindola katru svētu reizēs piespraust un pulksteni pie sienas. Priecājos. Ilze Kuzma ir pirmā ģimenes ārste Kocēnu novadā, kura uzdrošinājās spērt drosmīgo soli un uzrakstīt projektu pieteikumu, lai saņemtu Eiropas Reģionālā attīstības fonda līdzfinansējumu. Sākotnēji bažas bijušas, vai viss izdosies veiksmīgi un Eiropa atmaksās ieguldīto naudu. Bet tā kā telpas bija nepieciešams uzlabot un novecojis bija arī medicīnas aparatūra, nācās vien noriskēt. Tagad Ilze Kuzma par paveikto ir gandarīta, jo galvenais jau ir pacients. Protams, patīkamāk, ka vienu pacientu runāties, ja nekad domāt kaut kādas atskaites, tās atskaites visu tā Eiropa, lai tur varētu vienkārši tos papīrus jau sakārtot. Tas jau viss vairāk to darbu paņem un laiku un pacietību. Ģimenes ārste arī atzīst, ka būtisks bijis pašvaldības atbalsts. Citkārt viena viņa nespētu projektu īstenot. Nu jau morāli vien, teica arī uzdrošinās un sākam to Eiropu, es domāju, naudas un kā iznāks un kā tās naudām tieši, un arī, protams, ar naudiņām, un ar remontiem, jau iepriekš jau bija remontēts, šis te kabinets un arī Rubenē man otra praksīte ir, kur bija remontēts. Mums ir nesalīdzinām labāk, kā bija iepriekš. Kā bija iepriekš? Nu, ļoti slikti bija, mums bija ļoti veci. Mums vispār nebija kardiogrāfijas aparāts, kurš bija ļoti sens un arī bērnu galds un leduskapis. Nu, tas bija tā kā sanāks. Tās viss tagad par Eiropas naudām ir iegūtas lietas, kuras tagad. Kocēnu novada dome cer, ka Ilze Kuzma būs iedrošinājusi arī citus ģimenes ārstus, un medicīniskais nodrošinājums novadā arvien uzlabosies. Viņa parādīja to, ka to var izdarīt, it kā summa jau nav milzīga, bet arī, teiksim, es domāju, šo privātu prakšu turētājiem arī tā ir pietiekoši liela summa. Patiesībā pašvaldība jau atbalsta dažādos veidos, gan tas ir komunāliem maksājumi, gan nomas telpas neprasa naudu un dažādas citas lietas, bet šis ir tās tīri reāls ieguldījums tieši medicīnas kvalitātes uzlabošanā. Projekta kopējās izmaksas ir teju 10 000 latu, no kuriem 85% ir Eiropas nauda, 10% no kopējās summas piešķīra Kocēnu novada dome, savukārt Ilzes Kuzmas finansējums ir 5%.